Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim, kā saīsināt algebriskas daļas. Izrunāsim piemērus, kad skaitītajā un saucējā man vajadzēs sadalīt izteiksmi reizinātājos. Šajā gadījumā izrunāsim, kā mēs iznesīsim reizinātāju pirms iekavas un tad saīsināsim. Pārsvarā mēs varam iznest reizinātāju pirms iekavas tad, kad mums ir divi monomi. Tātad summa starpība ar diviem monomiem. Var gadīties arī ar trījiem. Tātad mēs meklēsim vienu un to pašu dalītāju, un tātad to dalītāju arī iznesīsim pirms iekviņas. Augstāk kaut kur ielikšu linku uz video, kā sadalīt reizinātājos izteiksmi, kad vajadzēs iznest reizinātāju pirms iekviņas. Tā, aplūkosim pirmo piemēru. Tātad mēs redzam, ka šeit mums ir skaitītajā un saucējā viena un tā pati iekviņa. Kāpēc? Tur taču y plus 5,2 un 5,2 plus y. Mēs zinām, ka, ja mainīsim summas elementus vietām, tad rezultāts būs tik un tā viens un tas pats. Tāpēc mēs varam pateikt, ka 2 plus 3 ir tas pats, kas 3 plus 2. Tālāk, ko es zinu, ka iekviņa man ir reizinātājs, un es vienādus reizinātājus varu saīsināt. Tātad, svītroju nost iekviņas un rakstu vienniekus. Tad re, kur man ir rezultāts. Tagad skatos 99 un 11. Redzu, ka 99 un 11 dalās ar 11 un iegūšu 9 un 1. Tā, redzu, ka man ir 9 reiz 1 un 1 reiz 1. Tātad 9 reiz 1, 9, 1 reiz 1, 1. Tātad es ieguvu daļu 9 pirmās un zinu, ka, ja saucējs man ir 1, tātad man ir vesels skaitlis vai vesela izteiksme. Tad rezultāts būs 9. Tā, aplūkosim nākamo piemēru. Tad es redzu skaitītāju 11a plus 11b. Domāju, kas man ir viens un tas pats? Redzu skaitlis 11. Tātad es iznesīšu pirms iekviņas 11, iekviņā man paliek a plus b. Un skatos tagad uz saucēju an plus bn. Viens un tas pats mainīgais n. Tātad rakstu n, atveru iekviņu un dabūju a plus b. Tā, un tagad redzu mūsu pirmo piemēru, vienu un to pašu iekavu a plus b, es viņu svītroju nost, skaitītajā un saucējā, iegūstu vienniekus, un tagad es pat nerakstīšu to reizinājumu kā 11 reiz 1. Nē, es saprotu, ka 11 reiz 1 ir 11, tātad uzreiz rakstu atbildi. 11 entās. Un rekur mūsu saīsinātā daļa. Tā, bet ko mēs darīsim, ja mums jau ir mazdrusciņ grūtāks piemērs, tad es redzu y kubā un y kvadrātā. Es saprotu, ka es iznesu pirms iekviņas to mazāko skaitu y, tad tas būs mums y kvadrātā. Es ņemu šo y kvadrātā, atveru iekviņu, un iekviņā man paliek y, jo es taču no 3 y paņemu jau 2, paliek tad 1, un plus 8. Tā, ņemu skaitītāju un skatos, ka tur kopīgais dalītais vai kopīgais mainīgais ir mainīgais a. Un iekviņā man paliek y plus 8. Veru ciet, saīsnu vienas un tās pašas iekviņas, un rezultātā iegūstu daļu y kvadrātā skaitītajā un saucējā a. Tā, paldies par uzmanību, visu labu, jauku dienu!